Labrīt visiem! Labrīt! Esam pie upes, pie Salatas. Pati Salatas augštece. Un šodien mēs makšķerēsim ar ko? Ar pludiņu. Ar pludiņu. Laikam pirmā reize kanāla vēsturē, kad būs video ar pludiņu. Un tur putekļi noslaucīti, notīrīti, izvilkt ārā. Tagad atsvaidzināsim savus iemaņus ar pludiņiem. Ir jau aizmirsies. Jā, tur tā pludiņa sopa mums ir tik reti, ka tur ir jāpiešaujās. Nu, tā kā skatieties tālāk, ko mēs sastrādāsim ar tiem pludiņiem. Tā ir pusfīders palicis no kaut kādas iepriekšējās reizes. Mēsim to iebāzīt. Un tad man tādas te ir Salmā universālais un no Trapera augstais ūdens. Domāju, ka to augsto ūdeni pielikt klāt. Viņa tāda tumšāka arī ir. Vajadzētu būt labai. Ir arī. Jā. Un tāds. Nāc, tur kukurūza kaut kādu klāt, sarkanie kaut kādi krikumi. Un tad ļoti smalka. Smalkāka vēl pār salmo fīderu. Nu, tāda pelēcīga sanāca. Bet mēs vēl mēģinās sadabūt melnzemi. Aiziet sarat, ja kaut kur gar lauka malu un pieliksim klāt. Augsts gan. Ārā ir -2. Vajadzēja jau it kā mājās sataisīt šitā visu. Augsts ārā ir. Pavasaris jau ir beidzies, tagad nāk ziema atpakaļ. Vasaras nebūs šogad. Ne? Pat klusē, no pamodusies vēl. Ja? Jā. Tā, tu tiec skaidrībā ar to mana copu, es iešu pēc smelts. Nu, no kaut kāda meža cūkura akna kaut ko te izkasīt. Nu, sasalis ir paskat. Ha! Nitī. Kukuržiņam jārokās. Atklīs viens tas te vaļā. Kāds kūniņas vēl? Atstāja. Sliek kūniņi. Tos var uz āķus uzlikt. Mums tāda kaut kāda kāpuriņa iekšā. Tas jau pats labumiņš. Tā, šito nevar, nu paskat, kas mums te ir. Labais, ne? Laies, ka tā kā veikalā tāpat, cik tur 4 eiro pilsēmē. Pieliks klāt kukurūzu. Un, kas mājās apskatījos, nav ļipiņas. Ar veco labu attaisām, jātais vaļā. Tā mēs te varētu bakstīties gar to bunģu. Ir. Nu, kādu pusbunģiņu. Iegāzīs klāt. Pašam priekš sevis arī jāatstāja. Tāds tad tas gala rezultāts. Ir. Zivs ir. Pirmā. Man jau 2.
Tas copīts ir ļoti vārgas. Tā kā ir baigi jāskatās, jo man arī viņš tikai tā nošūpojās mazliet un viss. Pati nokrita. Nu, kaut kādā zālē ielīt. Vai kāds maziņš plicīts. Iegriezās. Tak, kas man tā? Tāds apņarcīts ir, nu labi. Nākošā piegājienā nomainīs. Nu, pat neredzēju. Tas copīts tik vārgas ir, ka pat neredz to zivi. Maziņa. Hop. Mierā. Pagaidām vislabāk uz diviem baltajiem viņam. Paprovē trīs baltās slieku un mākslīgo motuli arī. Nu, par mākslīgo motuli vispār negribēju. Kukurūz arī vispār neviena copa nebija. Ir. Viņi jau gribēja mani nocelt, bet nesanāca. Kaut kāds maziņas. Te vienu brīdi kā tāds smukāks nāca vērā šitās galīgi mazais izmēriņš. Oi, vismazākā šodien. Paskat, plicīts. Es tik mazu plicīti redzēju. Uzskat, kāds mazulis. Vienreiz nošūpojās un tārpiņu nav. Viss, beidzās copis. Bija un nav. O, ir. Atkal instruktoru vajag. Nākošā.
Ants, kamēr skatījos uz tavu zivis, savējo nogulē. Vienreiz tikai uzsit, un ja tu noguli, tad viss. Tak, kādas maziņas te. Tās saliksim tīkliņā pēc tam, lai var iedot atskaitu, ko mēs tur esam savilkuši. Ko šogad pirmā pludiņa sope. Tad notīram putekļus no pludiņu kātiem. Atnākt atsvaidzināt zināšanas pēc garās ziemas. Ir kaut kāds mazais ķipars. Mums jau kanāla vēsturē laikam vispār pirmais video būs ar pludiņu. Nekad īsti nav bijis laikam. Pludiņu mēs reti, kad makšķerējam pārsvarā laukos. Dīķī tur karūsas, mazās karpiņas. Līnīšus paķeram, un tas arī viss. Tagad šogad esam nolēmuši tādu mazliet vairāk pievērsties tam pludiņam. Tas pats rīts mums te galīgi šokas bija. Salaidām bumbas, un tad diezgan ilgu laiku klusums bija. Nu, tad tagad sākās tā cope. Pāris plicīši un daudz mazas raudiņas. Jau galā. Hai, aizgāja. Tas bija plicītis. Nu, kas man tur ar tiem bumbuļiem, tur tām svina krellītēm. Būtu jau forši tādu bonusiņu dabūt kaut kādu mazu sapaliņu, kaut vai zemmēra. Ir. Hopa. Viņš tā lielāka mazliet. Ar to mačkātu grūti tās zivis pacelt. Diezgan mīksts. Ko mēģinās manā vietā, ja? Jā, viņas ap to vietu tur ir salasījušās. Kaut gan iepriekš bija vairāk tā kā pa kreisi. Tagad tas bariņš ir nostājies tieši aiz tām zālēm praktiski. Jā, nu jau diena sāk iesilt. Vismaz kājas vairs nesalst. Visu rītu pēdas sala. Ārā -2. Tad normāli viss sasalis. Divreiz nogulēju. Jau bišķi lielāks izmērs, ne? Oi. Un tu to vienu brīdi pavisam tāds maziņas. Novārtījās. Aizēj kamerai parādi. Ai, kaut kāds vispār maziņš. Opa! Pati saprata, kas jādara. Kur tu tagad? Tāds tā kā ziemā mēs tur uz ūdām krāmējam. Mums tad tas pats rīts te galīgi ne tāds iznāca, kā vajag.
Mēs sākumā aizbraucām tur uz vienu vietu, kur pagājušā gada nakšķerēja. Tur visi zem ūdens. Nākošajā vietā tur sēdēja jau pirms mums. Tad mēs atradām tādu citu vietiņu, kur pasēdēt. Un tad te zonas nav, tad manā copē to licenci nopirkt nevar, jo nekas te nestrādā. Kaut kā nopirkām. Tad vēl zemi bija jāiet sameklēt. Nu, tas ātri bija. To ātri dabūja. Plus vēl no rīta bišķi pagulējām ilgāk. Nu, rezultātā diezgan vēlu sākām copēt. Jā, redzēju, šito jau nevarēju neredzēt. Es savēju skatījos. Šitā jau... Tā jau ir smuka. Šitā jau ir tīri neko. Mans spola atskruvējās. Tik citīgi vilks. Rokturs atskruvējās. Tak. Tad te jau ir ņēmis kaut kas aiz dibena, rekur. Jā. Nav maizes līdz, varētu uzlikt maizi. Parasti jau sasmērē desmaizes un tad sakrāmē. Tad sapaliņu var dabūt uz maizi. Tagad nav. Tikai kafija un tēja līdzi. Labi, iemetīs vēl pa bumbai. Tajā reku iet uz beigām mums viss. Bumbos. Pa maz zemi pielika. Vai vairāk zemi pielikt. Tā jau riktīgi pēc tādiem šokoladas tapumiņiem. Ļoti smaržīgi. Pagājušo nedēļu bijām Gaujā kazu krācītēs, aizgājām. It kā vimbas ķert. Vienkārši drausmīgi. Tā diena atkal bija galīgi garā. Tur baigi slikti visiem ķērās. Pāris dienas iepriekš tur bija labi saķēruši. Ko tur? Vienu vai divas vimbas dabūjām. Tādu vajag smuko sapaliņu izvilku, vispār negaidīti. Te gan ir, kas tur? Kaut kāds mežonis poskat ko. Ar visu tirkšķīti. Jā, te gan ir. Jāiet tuvāk, lai viņai nav tik tālu jāpeld. Nu, kur tu esi? Kur tu esi, draudziņ? Sapals! Kas? Sapals! Paskaties, ko? Tu bez domāji, kur tik niknas? Ko tu viņi darīs? Izrādās, ka šitie upē zivs nejūt. Vai ne? Un vēl pat ne vimbas. Sapals. Tāpēc es domāju, kaut kāda niknā vimba trāpījusies. Nu tāda spēcīgā. Notrādies uz savu. Nav baigi lielais. Priekš sapaliņa. Tāds te 37. To mēs paņēmām uz māju pagaršot. Visi jau saka, ka tie sapali nav garšīgi. Tā nebija nekad ņemts ēsts. Paņēmām, izcepām mājās cepešu krāsnī. Negaršīgāk zivis nekad neesmu ēdis.
tiešām nav ēdami viņi. Varbūt, ja tur kaut kādas speces marinādēs vai kaut kā tur uztais, tad var ēst. Bet tā tīri viņi, nu, ļoti negaršīgi. Tad tā pati vimba un rauda ir daudz garšīgāk zivs par to sapalu. Nu, nešķiet mikrofonā. Pavasars. Visa pūciņa piespļauda. Nē. Šitā jau bija tāda kārtīga capīta, bet nu galā tur ir tas pats, kas parasti. Maza raudiņa. Jā. Tāds te principā šitāds izmērs te ir. Nav tev desmaiz aizķērusies kaut kur? Nē. Nepaķērās šoreiz līdzi. Nu, tur, kur to bumbuli iemet, tur arī nāk kretā. Tāds tīri sporta pēc šitāds pavilkt. Ir. Tad sapu pat īsti nevar redzēt. Man ir 5 gramu pludiņš. Piešlikstīja pilns acis. Opa. Ja man tā pavadiņa ir pagara, un tad man ir diezgan pagara. 50 cm pavadiņa. Sinti ir bišķi īsāka. 30. Ja nezinu, es jau tā kā fīderī uzkrāmēju. Fīderī man īsākās ir, man liekas, pusmetrs, un tad līdz metram. Pludiņam jau laikam tik garas nemaz nevajag. Nezinu. Nav ne jausmas. Es ar to pludiņu tik rati, ka capēju, ka jau tā diena sāk uzsilt, laikam būs kaut kas jāvāk nost. Tā jau ir savilkts viss ziemas termoveļas virsū. Tagad sāk palikt siltī. Nu. Ir. Iegrauza tārpiņu. Visa bēda. Kas? Netrāpīja? Nu, tai noveicās tā ātrāk tiek prom. Viss aizpildēja. Vajag dusmīgā, ne? Tā, kas man te? Veģetārā barība. Raudā. Skaidrs vairāk kā tie tārpi tur. Turiem paskat, kas man darās. Pilns ar kūniņā. Drīz būs pašam savas mušas mājā. Nu, ir, kaut kas ir. Sintija aizbrauca garām un es paņēmu. Šitā ir. Nu te ir tam mačkātam uz robežu. Paskaties, šitā jau ir smuka. Jā. Ļoti smuka.
Šitā ir, man liekas, lielākā šodien. Wow. Nu, mierā, draudziņi, pasaka. Tā jau tāda, naudiņa. Šitāds varēja visu rītu te ķersties. Mums visu rītu nekas neķērās. Retam tur kaut kāda garām skrienošā rauda. Atkal gan arī garām. Sintie ir. Būs, nebūs. Skaties, kā es ar rokām ķeru zivis. Īsts meistars. Ritīgi noķēra raudu ar roku. Visas tās makšķeres var likt pie malas. Man ir rekord 2 makšķeres. Jā. Nu, tagad jau gan arī kā katrā laidienā. Tikai, tas izmērs ir spēcīgs. Vai pagalma mīņš jau būtu starā par šitādām zivīm. Jāpaceļ šitas te augstāk. Lai var zvetēt iekšā. O, tā kā futbola vārti. Ai, blē. Tev katrs piecirtiens ir tā kā tāda pātāk. Viņš tas kāds ir tāds. Tāds tā kā pātaga. Tādām mazām zivīm it kā forši. Viņš tur viss lokās, bet lielākas, kad te pagājušo gadu to sapaliņu vilku. Ir pagrūti tāds, nezinu. Lauks lielāks paņem, nemaz nevar izvilkt to kātu. Viņš viss kāds ir apaļš un nekāda jēga. Bet tie metieni ir izdarīti, man liekas, vairāk nekā kaut kādā maijā, kad uz līdekām brauc. Es pats makšķerēju ar salmo mačukātu, maču 25. 3,9 garums. Gribēju 4,2, bet pats nobumbulēju kaut ko tur sūtot kātu. Jā, tāds dikti mīkstas kātiņš, prasījās bišķi cietāks. Un Sintie ir salmo blasters. Tas ir tāds vispār, es nezinu, dīvains kāds. Otrs man tāds ir vecais. Vecais viņš bija agrāks salmo paika, laikam. Un tas ir tas kāds, ar ko es spomboju karpās. Dīperi metu un spomboju karpās. Un tad tagad viņš vienkārši pārsauks par blasteru. Savādāk krāsa viņam. Bet to pludiņu viņu var tīri forši makšķerēt, neskaitot to, ka viņš ir tāds paliels parasns. Jo tās zivis var foršāk just nekā šito mačkātu. Šāds riktīgi skanīgs ir. To katru zivs kustību jūt, kā viņi tur sitās. Viņš pa visu kātu tā kā atdod. Te mačkāts viņš uzreiz lokā samartizējās un tad nejūt īsti to zivi. Tikai redz, ka tas kāds ir salocījies tur uz pusēm. Un tā apņemšanās ir vairāk pa pludiņiem, tad šovasar. Tad nopirkt vismaz vienu 5-metrīgo polonēzi. Un tam mačkātam vēl viens tāds neforšs mīnus ir, ka aukla
līvu klāt pie kāta un slikti slīd ārā. Un te galā ir daudz tādu tā kā fīdera riņķīšu māziņu. Un kaut kā tā monofīlā tur negrib tik labi slīdēt cauri. Hopā. Kārtējais mežonis. Atkal garā. Liekas, ka tā strauma tā kā mazliet mazāk palikusi, ne? Jā, pirms tam bija diezgan No spēcīga. rīta bija daudz stiprāka. Nu, vēl garām aizmet. Principā šitā reize pa vienai bumbai un tad vēl nākošā reizē tāds mazāks. Nē, nākošajā reizē nebūs. Viss, šitā barība iztērēta. Nezinu, redzēs, cik mēs ilgi vēl te sēdēsim. Vēl 1 kilograms ir barības. Tikai cita universālis. Bet es domāju, pilnīgi vienalga tāda barība. Ka tikai kaut kas ēdams tai raudai. Sintīvāk ārā. Jau otrais. No rīta puses vispār tur veselu koku izvilka. Krūmu. Nu, atkal zivs galā. Es to copi nemaz neredzēju. Hopā. Kā tu viņu paņem? Ka man tas pludiņš pat neizkustās. Pagājušo gadu, kad es biju te salā caur pludiņu, bet tas bija pie paša burtnieka. Tad tur beigās labo kukurūzu. Visi gribēja tā pati rauda, tas pats plicīts, mazie breksīši. Tad viņi labāk to kukurūzu, nevis tārpu. Paņēma tomēr kukurūzu. Kur ir draudzene. No rīta ne pa ko negribēja. Tā. Te pludiņš. 5 grami. Tāda baigā krāsa viņam. Tas ir tāpēc, ka es viņu man liekas, ka pagājušo vasaru atradu. Diezgan ilgi viņš nostāvēs laikam ūdenī ir, un tā krāsa viņam ir izbalējusi te vietām, un tad viņš tāds raips ir sanācis. Un tad ar tādu trofeju pludiņu es te arī dodu vaļā šodien. Vidāts te. Riktīgi tāds smirdīgs, es nezinu pēc kā viņš tur. Jā. Riktīgs smirdulis. Tur priekšā tādi pagari viņi ir. Nu, 2 reiz garāki, es te pusīti jau biju noplēsis. Vienkārši saplēšu gabaliņos un viss. Tas diezgan stingrs, tad gumija. Nu, kaut kā tā. Tūlīt redzēsim. Vismaz no rīta puses, kad es viņu kombinēju kopā ar baltajām, tad vispār neaiztika.
Pilnīgi neviena copa nebija. Šitā jau tāda lielāka. Kā tās zivis pārstāja barot, tās barības bumbas mestā, tās zivis arī diezgan jūtam uzreiz pieklus. Bet, vairāk barību mēs netaisīsim. Mums tā copas diena lēnām iet uz beigām. Vienkārši tagad tā bez barības, kā tās zivis, kas tur vēl grozās, tās paķersim un tad copi beigsim, dosimies mājās. Jo, nav jēgas taisīt jaunu porciju ar barību un atkal piebarot, jo mēs jau redzam, kas tur nāk ārā. Nekā tāda ievērības cienīga nav. Tāpēc to citreiz. Šodienai rokas izvingrinātas, pludiņi noskaloti. Un kaut kāds jau zivtiņu arī esam saķēruši. Šitā ir tāda smagāka. Arī tāds pats izmērs tā kā tai. Bišķi lielākas sāk ķerties. Varbūt, ka vēl pa ātru taisīties mājā. Luncina rasti. Vajadzēja ņemt mazo. Tik daudz zivis mums nav. Ej! Kas tur ir? Kaut kas tāpat ir. Baigi daudz jau nav. Vēl kādas 10-15 var pieskaitīt, ko mēs garām aizlidinājām. Tā te izmēri jau tur nav nekā. Dažas ir tādas mazliet lielākas. Tā kā viss, dosimies uz māju. Šitās visas dosies atpakaļ. Tur nav ko vest. Šitā nesaprot, uz kur pusi jāiet. Aiziet. Šodienai viss. Jā, šodien pietiek. Laidīsimies mājās. Mums tie copas video tāda retāk būs, jo mēs pārvācamies uz citu vietu. Un jā, tā kā īsti nebūs laika tagad laist copēt. Bet nesatraucieties, kā būs mazākā iespēja, tā mēs dosimies, copēsim, filmēsim un parādīsim jums, ko mēs noķēruši, jo tūlīt jau mums te varās visi karpu dīķi vaļā. Jā, to gan nedrīkst nokavēt. Tāpēc kaut kā starp tiem darbiem jāizskrien vēl karpās. Čau visiem! Neatsakas! Un tiksimies jau, cerams, pavisam drīz.